Čau, Kristian! Čau, Andrej! Prieks to redzēt, kā vienmēr. Bet, nu, varbūt pastāstīsim sākumā, kāpēc mēs tā esam tagad šādā sastāvā un ko mēs plānojam darīt. Mums radās tāda ideja, ka turpmāk, nu, vismaz vasaras mēnešos, vismaz līdz sezonas sākumam, mēs katru nedēļu varētu apspriest, atskatīties uz aizvadīto nedēļu basketbolā saistībā ar latviešiem, jo skaidrs, ka vasara ir tas starpzonas posms, kad arī daudz dažādu ziņu un jaunumu parādās tieši par mūsu spēlētājiem, kur viņi spēlēs, ar ko viņi noslēdz līgumus vai maina komandas, par ko mēs arī noteikti šodien parunāsim, un par viņu situācijām klubos. Tā kā mēs tā kā plānojam katru piekdienu nākt ārā ar epizodi, un plus šis būs bezmaksas saturs, tas būs pieejams manā Patreonā. Un, starp citu, arī Spotify tagad var atrast visas manas Patreon sarunas, arī vienkārši ierakstot mūsu ārzemēs. Tur ir maksas saturs viss, un tad tiem, kam ir ērtāk, tiem Patreoniem, kur lieto Spotify, kuriem ir ērtāk lietot Spotify un klausīties Spotify, tad viņi var sasaistīt ar Patreon un klausīties Spotify to saturu. Bet šis būs bez maksas starp visu to pārējo saturu. Nu, es, protams, aicinu iepazīties arī ar maksas saturu, jo, manuprāt, ir tādas foršas intervijas, sarunas ar basketbolistiem. Un ne tikai sarunas, ir arī cits interesants saturs par mūsējiem ārzemēs vai ar viņiem saistītiem klubiem, nu, ko ikdienas mēdījos varbūt nevar atrast, bet kas varētu būt saistošs, ja gribas zināt kaut ko vairāk, nu, un kļūt zinošākam basītī, nekā ja patērēt tādu ikdienas saturu. Jo, Kristiāna, tu jau noteikti labi zini, ka ikdienas saturā ir grūti pievērst tādu pastiprinātu uzmanību un niansēti skatīties uz daudzām lietām. Nu, tā pavisam noteikti ir. Un, nu, es arī aicinātu abonēt mūsu ārzemēs, jo nu, man vismaz tā pēc sajūtām, es klausos katru sarunu, un nu, man ir tāda sajūta, ka tie džeki, kas atnāk pie tevis, nu, viņi to neuzsver kā tādu interviju, un tad tās ir tādas varbūt kaut kur sirsnīgākas, atklātākas sarunas, un to noteikti ir interesanti dzirdēt. Jā, nu šeit mēs savukārt pievērsīsimies vairāk tādiem, nu, varbūt izlases vai tuvu izlases līmeņa basketbolistiem, viņu, teiksim, jaunumiem, parunāsim par klubiem, ar kuriem viņi pāraksta, vai ko mēs esam dzirdējuši par klubu interesi, par mūsu spēlētājiem. Nu, arī, protams, par izlasi, un kas zina, varbūt arī par vietējo basīti kaut ko nedaudz, jo noteikti būs tādi čaļi, kas kaut kur pametīs Latvijas basketbolu un aizbrauks uz ārzemēm. Piemēram, Žunda nu pat parakstīja ar, starp citu, tu zini, kas ir Fabriano klubs, ar ko viņš ir īpašs Latvijas basketbolam? Tas vārds ir dzirdēts, bet tā uz sitienu es nevaru pateikt. Gundars Vētra tur kādreiz spēlēja. Pirmais Latvijas NBA. Bet nu, toreiz Fabriano, protams, bija augstākajā līgā, tagad ir B sērijā, jau trešajā līgā. Tā kā tur arī palielinās mūsējos. Nu, redzēsim, vai palielināsies, bet vēl viens jauns vārds parādās tur. Nu, un gal galā varbūt kāds arī no ārzemēm atbrauks mājās, tad to arī būs vērts pieminēt šajās sarunās. Tad, protams, mēs primāri varam skatīties uz VFU, jo viņi startēs Čempionu līgā, bet nu, varbūt arī citos klubos, piemēram. Es esmu dzirdējis, ka šobrīd notiek, nu, es nezinu, vai to var nosaukt par cīņu, bet nu, vairāki klubi Latvijā ir ieinteresēti par Kristiānu Fejerbergu, kurš ir tad, pabeidzis koledžas gaitas un gatavs sākt savu profesionālu karjeru. Tā kā tā. Tagad starp citu, gatavojās Pasaules universiātē. Jā, starp citu, uz universitāti arī brauks. Man, Gunārs Gailīts arī pastāstīja, viņš arī vadīs šo komandu. Tā būs tā kā viņa pēdējā tāda. Varētu īstenībā to nosaukt savā ziņā par Latvijas universitātes to pēdējo deju, Last Dance. Bet tur nemaz tajā sastāvā nav tik daudz džeku no LU. Nu, jā, bet viņi uz LU bāzes, teiksim, tā ir Jā. būvēta. Nu, tā. Bet nu, šodien tie četri galvenie temati, manuprāt, es domāju, Rodions, vai ne, mainīs klubu. Tad no izlases vīriem ir Andrejs Gražulis, ticis pie jaunas komandas. Roberts Blūmbergs, kurš izlases kontekstā varbūt ir mazāk parādījies, bet nu, ir Champions League finālists gal galā. Arī viņam ir jauna komanda, un tad es piedāvāju pašās beigās varbūt apskatīties arī vispār, kāda ir situācija Latvijas izlases kandidātiem ar klubiem, ar viņu līgumiem. Kā tev šāds plāns? Izcili. Sākam. Sākam. Nu, labi, nu, droši vien jāsāk ar to skaļāko ziņu, jo burtiski vakarā pirms šī ieraksta parādījās ziņa par to, ka Rodions Kurucs no Mursijas
ir pārcēlies uz Vitorijas Baskoniju. Nu, Rodijam vārds bija tirgu, lai gan viņam bija līgums ar Mursiju vēl uz gadu, bet nu, tas vārds bija tirgu. Un cik es saprotu, bija arī citi klubi, kas izrādīja interesi, arī Eirolandes klubi. Tur parādījās šķiet par Valenciju ziņas, bet nu, ne tikai Valencija, tur bija Rodijam kontekstā. Jā, noteikti vairāki klubi. Es domāju, ka varbūt, ja mēs tā ikdienā sekojam līdzi tur Twitterī Eiropas basketbola jaunumiem, ko raksta Urbāns, ko raksta varbūt citi kaut kādi apskatnieki, kam ir kaut kāda kredibilitāte, tad tur varbūt nekur neizskanēja Rodiona vārds tā skaļi un publiski, arī tās ziņas par Valenciju nāca tur no pāris spāņu medijiem, bet nu, tā aptuveni dzirdot un zinot, kādu klubu par viņu interesējās, tad es gribētu teikt, ka tā varbūt kaut kur nepamatot viņš paslīdējis kaut kur zem radara Urbonam un pārējiem apskatniekiem, jo nu, pēc tā dzirdētā tāds viens no karstākajiem, pieprasītākajiem spēlētājiem, par kuru visvairāk interesējās. Jā, bet kā, to jau var saprast. Nu, viņi jau arī tās lielākās zvaigznes izceļ. Nu, un pietiekami daudz jau ir tie lielo vārdu, Eiropas kontekstā lielo vārdu, kas arī ir aktuāli. Arī fakts, bet tomēr nav tik daudz pārēju katru gadu, kur spēlētājs no Champions League pāriet uz Eirolīgu. Un tad, es nezinu, piemēram, pagājušos tas bija šķiet Vito Brauns, no Karsijākas pārcēlās. Nu, tur kaut kā tas, manuprāt, nedaudz skaļāk tika noreklamēts tādos basketbola mēdījos. Nu, varbūt tas parāda Latvijas to izcīnīto vietu nu, tādā kaut kur lielo valstu zemapziņās par to, kas ir Latvijas basketbols. Ka vēl Es jau mēs kādu neesam laiku. līdz galam īsti pierādījuši sevi kā tādu pamatīgu basketbolu nāciju. Bet mēs joprojām, manuprāt, tiekam izmantojuši anglicismu underrated. Arī nenoturējos iemetu smaidīgo emoji vienam somu apskatniekam, kurš bija ielicis ziņu par Latvijas sastāvu un uzrakstījis, ka šī ir komanda, pret ko mēs vēlamies spēlēt astotdaļfinālā visvairāk no Rīgas grupas. Nu, Un bet tāpat arī, pagaidi, viņi jau var saprast. Nu, ja es tu objektīvi nezinu, paskaties ja tu objektīvi, nu, varbūt ne objektīvi, bet nu, tu pēc kā mainieks, sastāvā. tu kā mainieks, gan jau ceri tā kā uzvarēt grupu vai vismaz būt tajā top 2. Bet tu skaties no savām pozīcijām. Un tu Viņš jau skaties no skatās no savām Somijas pozīcijām. pozīcijām. Skaidrs, ka Somija grib labāk spēlēt pret latviešiem nekā pret turkiem, serbiem vai kas mums tur vēl nāk. Igauni, Čehi, Portugāļi. Nu, ok. Nu, labi, jā, kādu no tām varēja nosaukt Es, varbūt drīzāk. nu, jā, kāda no tām, vai, nu, es nezinu, nu, ok, tev ir Šēns Lārkins, tev ir Alperens Šenguns, bet nu, es neredzu, ar ko Turcijas izlase būtu diži spēcīgāk par Latviju. Ui, nesāksim šo sarunu. Nē, Jo nē, redzu, bet varam tas ir tiešām cits nesākt, temats. bet jā. Un tas pats arī, ko mēs jau esam iepriekš runājuši, kā lietuvieši mūs turpina underratot, un viņi tur, nu tā, galīgi kaut kā neuztver Latviju kā nopietnu spēku. Basketņūzos pat bija, nebija Rodiona vārds nosaukts. Virsrakstā bija Latvijas pievienojis Baskonijai. Tā kā, jā, jā, jā. Bet, nu, visas iespējas mums pašiem vien izcīnīt to vietu. Neviens jau mums nedos to īsto reitingu. Mums pašiem viņš jāizcīna. Labi, par Rodionu un Baskoniju. Nu, cik es saprotu, tad Baskonija arī samaksā izpirkumu, jo nu, pēc tā droši vien Mursija nebūtu laidus projām. Un tad ir noslēgts 3 gadu līgums. Nu, Baskonija laikam nevar bez latviešiem. Es atvainojos, bez baltiešiem. Jo tas nu, noteikti ir viens no tiem spāņu Eirolandes klubiem, nu vispār spāņu klubiem, kas vienmēr ir nodarbinājis kādu Baltijas basketbolistu. Un Bet, biežāk pat vismaz divus. Un arī bet tagad tur, būs divi. vai pat 3, Sanders Rajas nepaliek? Nu, Rājais ir jau atvadījies. Jā. Jau atvadījies, ok, Jā. tad to palaid garām. Bet arī lielākoties tomēr jāsaka, ka visi tie baltieši, kas ir viņa rīcībā, tomēr ir ar tām vietējo spēlētāju pasēm. Un, man liekas, vienīgais tāds, kurš nebija, bija Kocārs. Un tad visi pārējie, kas tur ir figurējuši, tomēr lielākoties ir bijuši ar Spānijas pasēm un skaitās kā vietējie spēlētāji, jo Baskonijai jau, Nu, jau savulaik jāsaka nē. vēsturiski. Piedod, ka es tev pārtraucu. Savulaik nē, tur taču ir visādi, tur kaut kāds ir spēlējis. Un Nē, nu, es domāju, tieši Strauzes. pēdējos gados.
teiksim, tādos Okay. pēdējos 10 gados. Tā kā tā vairāk. Un Baskonijai tieši arī šajā laika posmā tie spāņu spēlētāji, tie īstie spāņi ir bijuši diezgan liela problēma, un tad viņi izvēlās iet šo ceļu ar tādiem talantīgākiem baltiešiem. Nu, problēma, ne problēma. Man liekas, ka dažreiz pat ir vismaz tāda sajūta, ka viņi pat vispār meklē kaut vai, lai ir tas viens pilnīgi tā kā simtprocentīgais spānis, ka pārējie tur ir visi tādi, kas ir. Citreiz tas sastāvs ir tie karodziņi, ir tik raibi, ka tur jā, ir pat interesanti. Bet tas arī interesanti no līgas noteikumiem, kā tas tiek pieļauts un atļauts. Tā kā jā. Baskonija noteikti izceļas šajā ziņā. Bet kopumā es gribētu teikt, ka, manuprāt, potenciāli izcilākais variants, kāds varēja būt Rodionam Eirolandā, jo tā ir viena no komandām, ko mēs arī ar tevi piesaucām leģionāra apskatā, kur mēs redzējām, ka viņš varētu iederēties. Vēl mēs tur, man liekas, nosaucām Parīzi un to pašu Madridi. Un, nu, par šīm divām komandām es nebūtu tik pārliecināts, ka Rodions varētu Eirolandā vidēji un regulāri spēlēt 22, 23, varbūt kādos brīžos 25 minūtes. Jo pirmkārt, uz to viņa pozīciju arī ir aizgājis prom vadošais spēlētājs. Viņi gan viņi, neatceros, ko viņi parakstīja Monekas vietā. Viņi parakstīja francūzi vienu no Nancy, Klemēnu Frišu. Klimēns Frišs, jā, pareizi. 2002. gads Rīgā spēlēja pasaules U-19 Bet čempionātā. viņš ir Es domāju, šūters, viņš ir citādāks spēlētājs nekā Rodions. nē, bet vispār, nu, kopumā, teiksim, uz to, Bet uz es to arī 4. pozīciju tur arī par Rokavopulos runā, ka viņš varētu būt prom, un Baskonī tieši tajos pēdējos gados nav izcēlusies ar tādu super plašu rotāciju, jo viņiem, teiksim, tas 11, 12 spēlētājs bieži ir kāds gados jauns, tad tur vēl, nezinu, gadās kāda trauma, un tad regulāri tur ir tā, ka tiek spēlēts ar 7, 8 spēlētāju rotāciju, un tas varbūt arī ir iemesls, kāpēc nav izdevies tikt nedz Eirolandā, nedz arī ACB līgā izslēgšanas spēlēs. Bet es domāju, ka tiešām Rodions ir nonācis vietā, kur viņš varēs spēlēt daudz, viņam būs liela loma, un es domāju, ka viņš arī savāks statistiku tur diezgan labi. Skaidrs, ka būs gan labāks, gan sliktāks spēles, bet es domāju, ka tāds vidējiem kursam vajadzētu būt diezgan labam. Un vienīgais tāds aktuālais jautājums, kas man joprojām ir palicis Baskonijas sakarā, ir tas, kas viņus trenēs. jā, tas ir labi par visu pēc kārtas. Tad šobrīd ir 14 spēlētāji ar līgumiem, bet tas ir ieskaitot arī tevis pieminēto jau Rogov. Es nevaru Rukavopulos. izdarīt Rogovopulos. Jā, par kur arī vēl runā. Paliks vai nē. Nu, un tad ir jau tas pieminētais Frišs, nosacīti kā 3-4 ir Sedekērskis, kurš tomēr ir tāds izteiktāks 4 tagad pēdējos gados. Viņš arī komandas kapteinis. Ja Un pat vienaudas. par lietuviešiem, jā. Bet viņš tur ir mūžīgi jau, tur kopš jaunības dienām. Nu, un tad varbūt tāds izteiktāks trešais numurs, respektīvi tas trešais numurs, kurš ir ballhandlers, ir Luvavo Kabaro. Bet es domāju, ka viņš varbūt nebūs ar Rodionu gluži tas, kuram būs jādala minūtes. Jā, un tas ir viss, vismaz šobrīd. Būs interesanti īstenībā, kā izmantos Rodionu, kā 3 vai kā 4, jo izlasē mēs viņu praktiski tikai par 3 esam pieraduši redzēt pie Banki. Viņš arī pie Banki ir spēlējis pa 3 klubā. Strasbūrā savulaik, un īstenībā arī Mursijā viņš, manuprāt, pārsvarā spēlē kā trešais numurs, vai ne? Nu, arī kā 4 reizēm. Nu jā, arī kā 4. Bija atkarīgs no tā. Jā, ka viņš var abas šīs pozīcijas neaizpildīt, un tāds ļoti universāls spēlētājs, kurš varbūt ļoti noderīgs abos laukuma galos, teiksim tā. Tā kā jā, es tev piekrītu par to, ka ļoti, ļoti būtiski ir tas, kas būs treneris gal galā, jo tā ir tāda neierasta situācija jebkuram klubam, un vēl jau vairāk Eirolandes klubam, ka sāk jau komplektāciju nākamajai sezonai, vai, teiksim, papildina jau sastāvu. Jo Eirolandā varbūt mazāk tā mainība ir komandām sastāvos. Bet nav vēl zināms treneris, jo treneris tomēr parasti ir pirmais, kas tiek izziņots. Bet varbūt ir zināms, jo Laso ir spēkā līgums. Vienkārši daudz jūnijā jau runāja, ka viņš būs prom, bet reāli viņš joprojām ir treneris.
Jā, reāli viņš joprojām ir. Viņš arī tiek kaut kur minēts Spānijas izlases nākamā galvenā trenera sakarā, tāpat kā arī Čusis Mateo, viņa bijušais asistents un vīrs, ko atlaid no Madrides. Bet Baskonijas sakarā ir dzirdēts arī par Luku Banki, par Sašu Bradoviču. Par Banki neesmu neko jaunu dzirdējis, bet par Obradoviču, ko arī lasīju, bija tas, ka viņš esot noraidījis to kaut kādu piedāvājumu un ka Ah, jā, viņš visticamāk nebūšot tur. ok. Jā, es teiktu, ka Jā. varbūt tas izšķirās nu, no tādiem publiski zināmiem vārdiem starp Laso un Banki. Varbūt tāpēc arī ir tas tā pauze joprojām, un varbūt tas Laso joprojām ir amatā. Nē, nu skaidrs, Jo vēl tas nav Brādovičs, pie kura Rodions spēlēja Belgradā, droši vien, nu tā, tīri, lai būtu Saša, jā, skaidrība. Jā, Saša. Saša Brādovičs, tas, kurš iepriekš trenēja Monako un Asvelu arī, ne? Manuprāt, Nē, Asvelu. Asvelā nē, bet nu, viņš Nu, jā. Vārds sakot, Cico pieredzējis Brādovičs. treneris. Nē, Jā. Serbs, jā, bet nu, zinot Rodionu, varbūt arī labi, ka viņam nebūs pie arī cita Obradoviča jāspēlē. Tas uzvārds vien varētu raisīt nepatīkams emocijas. Tā Bet kā jā, nu, droši vien tas Lukas Banki vārds, tad es nezināju šo par to, ka Sašu Brādovičs ir noraidījis to piedāvājumu. Tā kā tas ir savā ziņā jaunums, jā. nu, vēl ir interesanti, kāda vispār varbūt būs tā filozofija. Mēs tagad zinām, ka klubs ir samaksājis 200,000 par Rodionu izpirkumu. Nu, tāda vismaz bija tā izpirkums, un mēs nezinām, varbūt Mursī vienojās par kaut ko mazāk, zinot vienkārši, ka Rodions grib uz Eirolīgu un ka viņš grib prom. Bet Tā kā, Rodions nu, arī tev, teica, ka viņš varētu palikt Mursijā, ja Mursijas samaksātu. nu, arī Nu, jā, labi, bet man protams. vienkārši tas doma gājiens, ar ko es eju, ir tas, ka man liekas, iespējams par to treneru neskaidrību rada tieši tas, ka nav vēl tas sastāvs tik zināms, un noteikti tur būs vēl kāds papildinājums, tur ik pa laikam izskan kaut kādi vārdi, un iespējams tas ir kaut kur kaut kādā veidā saistīts ar budžetu, jo es ticu, ka atbrīvoties no Pablo Laso, tas nav lēti. Un varbūt tur kaut kur ir tā atslēga un tā sāls, ka iespējams kaut kur vēl Laso piedalās procesos, jo vienkārši klubs nevar no viņa tik viegli šķirties, jo tomēr tas līgums ir joprojām. Eh, Es, starp citu, dzirdēju arī par Polo Glabjātī kā iespējamo Jā, viņš arī bija jāpareizi. Jā. bijušais Trento treneris. Tā kā viņš arī tur kaut kur ir parādījies. Viņam tā būtu debija Eirolandā kā galvenajam trenerim. Un Bet tas man liekas arī, starp citu, ļoti labs variants. Tāds up and coming treneris, kurš sev ļoti labi pierādījis Itālijā. Arī labi, Eiropas tās sezonas varbūt viņiem nebija tik labas, bet tā komanda spēlēja labi. Tur bija arī tagad, man liekas, tas bija Salija un Janks, kurš nodraftējās no Trento. Kvins Ellis pārgāja uz Milānu, un tur jau nu, tajos pēdējos pāris gados ar Galbiātī tur ir bijušas tādas nu, pozitīvas vēsmas, kaut vai starpsezonās, redzot, kādus soļus nākamos spērt tie spēlētāji. Tas pats Gražulis. nē, nu, no Trento jau jā, arī iepriekšējiem treneriem ir nākuši. Ševons Šilts arī no Trento tika uz Baskoniju, starp citu, un pēc tam uz Milānu. Un arī Kamārs Baldvins. Nu, pat pagājušajā sezonā. Man liekas, ka jā. Nu, jā, bet katrā ziņā Baskonija. Tātad pagājušajā sezonā, tu jau tā pieminēji kaut kur apkārt, bet, ja ļoti precīzi, tad viena no sliktākajām Eirolandes sezonām Baskonijai. Tā bilance bija 14, 20, 14. vieta. Un ACB viņi tā kā iesprācās playoffā, bet 0-2 pret Madridi pirmajā kārtā. Nu, nevar teikt, ka vispār bez variantiem, bet pa lielam vispār bez variantiem. Un uz ko mēs varam, kā tu domā, cerēt Baskonijas sakrā Eirolandes kontekstā, kas tā būs par komandu? Jo tu pieminēji to, ka atbrīvojoties no, teiksim, ka Laso aizņemtā nauda, finanses varētu būt kaut kāds jūtams iespējas uz komandu, bet, manuprāt, Baskonija jau nekad īpaši nav izcēlusies ar kaut kādu pārmaksāšanu spēlētājiem vai teiksim, Es to varbūt. sacenšanos par spēlētājiem. Viņi vienmēr ir bijis tāds up and coming. Nu, tiem džekiem nākamais solis vai pirmais solis Eirolandā.
Es to nedomāju, varbūt tādā veidā, ka viņi tagad mēģinātu, pieņemsim, ja viņi būtu atbrīvojušies no Laso līguma, ka viņi tagad mēģinātu iet un kādu censtos pārmaksāt, bet nu, vispār vienkārši apmēram nojaušot, ar kādām summām tā komanda operē, kādi ir tie līgumi. Nu, Nav tas, liela nu, jā, salīdzinājuma. tāpēc saka, tas Laso kaut kāds izpirkums vai tā atbrīvošanās maksa no viņa varētu tev maksāt kādu tādu vienu, divus up and coming spēlētājus, nu, tāds pašs Vēl viena komandas kā Rodiona. Trēpa. Nu, jā, vai nu no kādas citas komandas, kas nav Eirolandā, bet kuras Džeks ir gatavs spērt to nākamo soli un ko Salazars arī gribētu redzēt tajā savā komandā. Tā kā kaut Nu kā jā, tā. jā, viena no tām dažām komandām, šobrīd jau var teikt tikai dažām komandām, kas nesacenšas naudas ziņā tik drastiski. Jo šobrīd jau tur daudz ir aizgājuši. Pat Žalgiris savā ziņā mēs arī jau varam sākt piesaistīt pie tām komandām, kas ir gatavas maksāt vairāk varbūt nekā iepriekš. Tā kā es teiktu, ka tādā savu iespēju ziņā Baskonija ir tuvāk apakšgalam, tur ar Virtus kaut kur varbūt tuvāk tam galam, bet nu, protams, viss jau būs atkarīgs no pašiem džekiem, no treneriem, kā viss saliksies. Jo šādās komandās, kur, kā mēs abi konstatējām, ir vairāk tie jaunie daudzsološie, vai nu tie, kam ir kaut kāda, varbūt, ja ne pirmā, tad otrā iespēja, trešā iespēja Eirolandā, kas iepriekš nav varbūt sanācis, tad nu, tur jau ļoti atkarīgs, kā saliekas vienkārši visas šīs lietas, un vai tie džeki izšauj. Un, ja izšauj, tad viss var sanākt. Bet, nu, godīgi sakot, tagad tā uz papīra raugoties, nu, man grūti redzēt viņus kaut vai plēnā, nu, ja Jā, pārspēlē. es ar šobrīd neliktu noteikti. Nu, bet mēs jau varam paskatīties to sastāvu. Nu, tur Trents Forests, Rafa Villers, Kamara Baldvins, Kamars Baldvins, Markus Hovards, Luvavu Kabaro, Grieķis, kur uzvārdu es atkal baidīšos nosaukt. Bet es saku, varbūt viņš būs prom. Jā, un varbūt viņš ir prom. Tad ir Klimants Frišs, ja, tad Eirolandā nekad nespēlējis franču jaunietis Rodions, kuram ir nu, teiksim, tāda salīdzinoši maza pieredze Eirolandā. Un Sedekērskis, kurš varbūt ir tāds vairāk varbūt lomas spēlētājs, tā mēs varētu teikt, nu izteiktāks. Tomēr konkrēti darbiņu darītājs, nevis tur kaut kāds veidotājs. Lukas Amāničs. Īstenībā kaut kur, īstenībā kaut kur baigi līdzīgs Rodionam, es pat gribētu teikt, jo Jā, jā. iepriekšējās sezonās viņš bija viens no arī tādiem atlikušo bumbu līderiem vispār Eirolandā kopā ar Moneku. Viņi tur diezgan labi vāca tās bumbas, arī tie advancētie procenti pēc bumbām viņiem bija augsti. Un tagad, principā, nu, varbūt Rodions nav tas pats, kas Moneki. Viņš nespēlēs tur daudz ar bumbu visticamāk, un nebūs tā, ka viņš mēģinās pats sev izkārtot metienu, kā to darīja Moneki, bet kaut kur tādā cīņā zem groziem stilistikas ziņā, es domāju, ka viņi saglabā to, ka tev ir tas Monēkis, Sedekerska duets tagad arī kopā ar Rodionu. Nu, jā, un līdz ar to ir ļoti daudz atkarīgs no treneru beigās. Nu, kā jau jebkurš spēlētājs pateiks, jebkurā līmenī, ka tu vari būt ļoti labs Eirolandā, ja tev ir attiecīgs treneris, un varbūt tas pats spēlētājs nebūtu nekas īpašs, nezinu, FIBA Eiropas kausā, ja viņu treneris ierobežo. Tā kā nu, jā, tas ir tas nezināmais, bet forši, ka Rodions ir atgriezies Eirolandā. Nu, jāparunā arī par spēlētāju, kurš Eirolandā neatgriezīsies jaunajā sezonā. Tas ir Andrejs Gražulis. Viņam bija vēl spēkā līgums ar Virtus uz vienu sezonu, bet nu, jau iepriekš bija skaidrs, ka Virtus ar viņu nerēķinās, un tad tika meklēta jauna komanda un atrasta Turcijā, Turka Telekom, galvaspilsētas komanda, starp citu. Nu, Andrejs atgriežas Eirokausā. Tur viņš sevi, tā kā, manuprāt, 2 sezonu laikā Trento apliecināja kā piederīgu tam līmenim. Pirms Virtus tajā pēdējā sezonā viņam bija 12,3, plus 5,2, plus 1,3 un gandrīz 40% tālmetienu. Tas ir Eirokausā. Nu, un starp citu, viņš tieši spēlēja pret Turku Telekom Eirokausā. Arī pēdējā sezonā, un vienā spēlē tur bija pirmajā spēlē 22+7 un 6 izbraucētus un uzvara, un otrā spēlē bija 3 punkti, 1,6 no spēles un zaudējums. Tā kā tas tāds interesants fakts. Ja es varu iestarpināt, tad es gribētu teikt, ka viņš no tāda no Trento, kas tomēr bija komanda drīzāk ārpus izslēgšanas spēlēm nekā iekšā tajās Eiropausā, tad tagad, nu, tā pēc tā sastāvā, ko viņi ir vēl klāt parakstījuši, es gribētu teikt, ka viņš ir pievienojies vienai no galvenajām favorītēm, un tur atkal būs interesanti redzēt.
Piemēram, nu, es atkal nedaudz dzīšu zirgus, bet vienkārši būtu interesanti redzēt, kas notiks ar Eirolīgu nākamajā starpsezonā, kad tev būs jauns uzvarētājs Eiropas, un kas tur būs. Hapoels būs pirmie, kas lidos ārā, vai Valencija, vai nu, kā tas izskatīsies. Vai neviens, 24 komandas, 2 Nu, divīzijas, konferences, sauc kā grib. jā, bet nu, tas ir pavisam cits jautājums, un tur joprojām ir ļoti daudz neskaidrību, un tur vēl, protams, var NBA piesaukt un tā tālāk. Tur, es domāju, ka neieslīgsim šajā, bet, jā, manuprāt, labā pozīcijā nonāca Gražuls pirmo reizi Turcijā. Arī atceramies pagājušā sezonas laikā, kad bija baumas par to, ka Virtus varētu mēģināt no viņa atbrīvoties vēl senāk sezonas pirmajā pusē. Jau tad izskanēja, šķiet, izkrīt no galvas tā komanda, ko Maksvīts. Bešiktaš. Bešiktaši arī, bet bija vēl tā komanda, ko Maksvīts trenēja, kur arī šis Manis. te Bredijs Manis, jā, kur Bredijs Meneks aizgāja sezonas beigās. Un tās bija divas komandas, kas interesējās par viņu jau tad. Turk Telekom tur nebija, bet redzam, ka viņš tagad tur ir nonācis. Un arī tie partneri, kas viņam apkārt ir, manuprāt, ļoti jaudīgi. Un arī tādi, kam ir, nu, vismaz daļai ir laba kaut kāda saistība ar Latviju. Viens no tiem - Kails Olmens, protams, vakar izziņots. Atceramies, šķiet, 2020. 21. gada sezonā kopā ar VF kļuvu par Latvijas čempionu. Kā Tāpat Kungrēnam arī. patīk viņu saukt Melnkalnes izlases aizsargs. Ne, nu, teorijā jau tā sanāk Jā, šobrīd. Melnkalnietis, Olmens. Jā. Tāpat arī Maikls Devo, Jāņa Gailīša līderis. Pagājušajā sezonā Veisenfelsā, un kā arī man izdevās noskaidrot, par četreiz lielāku atalgojumu viņš parakstīja līgumu ar Turku Telekom pēc vienas labas sezonas treneru Gailīša vadībā. Un kas tur vēl bija ar latviešiem saistīts, arī Kris Bankstons, tas tāds gražulim nosacīt konkurents pagājušajā sezonā ar Andžēju bija Tofašā, bet, nu, pavisam cita tipa spēlētājs, vispār nemet no tālienes, bet, nu, ir, nu, ļoti, ļoti, ļoti iespaidīgs atlēts, lai neteiktu vairāk. Arī tāds Andersais, ceturtais numuriņš, kurš varbūt kaut kur var nospēlēt arī pa pieci, bet, nu lēc kā tiešām katrāks. Jā, nu man liekas, Andrejam ir pietiekami daudz ko pierādīt joprojām. Jo ja viņš iepriekš vāc tos labos ciparus Eiropas ne-playoff komandā, kā jau tu pieminēji, tad šobrīd viņš būs playoff līmeņa komandā. Un gal galā viņi Ankara nesen spēlēja finālā. Nu, šogad viņi netika finālā, bet pacīnījās ar Hapoelu ceturtajā finālā. Nebija tā, ka tur bez ierunām, man liekas, kas kaut kāda nepilna desmit, mazāk kā 10 punkti bija tur starpā. Tā kā jā, nu, no Andreja pozīcijām, nu, zin kā, nu, man šķiet, vispiemērātākā būtu bijusi Itālija, bet, nu, tad, kad tu esi naudas ziņā pacēlies, nu, tā izteikti augstāk nekā pirms tam, tad loģiski, ka tu negribi nokristies atpakaļ, un tāpēc tagad ir jāiet tur, kur var arī samaksāt vairāk, un Itālijā varbūt ir uz vienas rokas pirkstiem tādi klubi, kas šādu tipu spēlētājiem maksātu naudu, kādu Turcijā var noteikti daudz vairāk klubu piedāvāt. Turka Telekom, es gribētu pat teikt, ka Turka Telekom ir viens no visstabilākajiem Turcijas klubiem. Uh, viņš vienmēr balansē starp tādu vidusmēru un augstāko līmeni, bet nu, tā kārtīgi nav it kā spējis līdz šim pārkāpt to vidusmēru sienu un tikt līdz tam Eirolandes līmenim. Bet nu, tas ir vienīgais galvaspilsētas klubs augstākajā līgā. Jā, ir 7 klubi no Stambulas, bet no Ankaras ir tikai viens. Tāpēc tas ir arī vienmēr ļoti labi finansēts klubs. Un ir liela top 3 arēna līgā, aiz Fener un Bakčešehir. Un tad es laikam labāk viņu redzu Turcijā nekā, piemēram, tajā pašā ACB līgā, kur Andrejs pabeidza savu sezonu, iepriekšējo sezonu, tīri stilistiski. Man šķiet, nu, ka Turcija varētu būt piemērotāka viņam. Nu, un vēl droši vien jāpiemina, ka viņš būs pie diezgan atzīta speciālista. Jo Erdēms Čants ir galvenais treneris. Viņš ir bijis gan Turcijas, gan Eiropas Coach of the Year. Un viņam ir ilgi gadi Fenerā kā asistentam bijuši. Arī pie Obrādoviča, ar ko viņš kļuva par Eirolandes čempionu Fenerā 17. gadā. Pie īstā Obradoviča. Jā, pie īstā Žēko. Un īsumā vēl pagājušo sezonu taču Čants bija Efes pirmā izvēle pēc Atamana aiziešanas. Viņš gan tur noturējās nepilnu sezonu. Tur kā aizpagājušā. Aizpagājušā. Jā, jā.
tad, kad Atamans aizgāja, tad Čāns kļuva par FS galveno treneru, bet nu, viņš tur jā, Un, un nepilnu uz sezonu. turieni viņš aizgāja arī tieši šķiet, no Turku Telekom pēc tam, kad viņš Jā, bija sasniedzis Eiropas finālu un zaudēja Gran Canarijai. jā. Nu, tur it kā Man viss liekas, bija viņi loģiski. Prometēju apspēlēja Rīgā Jā, pusfinālā. jā. Nē, Prometē. Prometēju, Tieši tā. jā. Tur bija kaut kāda pat galotne baigas spraigā bija. Un, Vēl Čānam ir arī sezona pie Queen Snyder, kā asistentam Jūtas džēzos. jā. Tā kā viņš arī visos ir redzējis basketbolu ārpus Turcijas arī pietiekami daudz un pietiekami augstā līmenī. Es domāju, ka Un, viņš arī kā asistents gāja cauri gražuļa statiem un analizēja 17. gada Eirobasketā. nu, un tu pieminēji to, ka varbūt stilistiski, varbūt Andrejs iederētos labāk kaut kur citur, bet tomēr Nē, es saku jāsaprot. citur nekā ACB līgā. Jā, bet, nu, jebkurā gadījumā nav noslēpums, ka Turcija ir vismaksātspējīgākā līga, un Andrejam vairs nav 24, 25 gadi. Viņš tomēr, nu, es domāju, ka tagad ir tie, it īpaši, vēl, man liekas, ņemot vērā to, ka tā varbūt tā iepriekšējā sezona mokoties nedaudz ar to savainojumu, un arī visas tās baumas, cik viņš tur ir kilograms zaudējis, ka viņš vairs nevar tā uzlikt, ka viņš vairs nekustās tik fluīdi un labi. Ka tas varbūt kaut kur lika aizdomāties par to finansiālo faktoru, un ka tagad nu, ir pienācis tas brīdis, kad vienkārši ir nu, bez baigās domāšanas, varbūt nu, kaut kādā ziņā vienkārši jāiet un jāņem lielākais piedāvājums. Nē, nu, ja tev ir 32 gadi, tad tas ir, es domāju, jebkuram basketbolistam šajā brīdī prioritāte. Varbūt tur, ja izšķiras tur ļoti neliela summa, tad tu vari kaut ko, tur, nezinu, citus kaut kādus apstākļus sameklēt. Bet tā jau viss ir loģiski. Tu ej uz to darbu, kur tev ir labākais piedāvājums. Nu, un vēl es īstenībā aizmirsu arī Dželins Smits no Bakča Šehira. Arī pievienojas. Tā kā viņiem ļoti, ļoti zvaigžņota aizsarga līnija. Būs, es domāju, ļoti interesanti viņus redzēt. Un arī grupā bez viņiem ir arī Lietkabelis, Džēlburg, Bešiktaš, Budučnost, Kemnica, Londonas Lauvas, Ulma, Panionijos no Grieķijas un arī Trento. Tā kā Nu, nu, tad, tā vismaz uz papīra, manuprāt, jau tagad top 3, top 4 komandu grupā. zināmā mērā, šī do varbūt tuvāk sezonai, jo vēl jau tie sastāv no novākti visur. Tā, Nu, nav, bet, nu, es, bet piekritīšu, ka tādi labi priekšnoteikumi ir, lai viņi būtu augstu protams, Eiropā. tā it kā tā vajadzētu būt pēc šī brīža situācijas. Nu, jā, tieši šobrīd. Objektīvāku skatu mēs droši vien tuvāk sezonai. Tāpat kā par VF tagad runā, ka viņiem tur stabili labākā izlozes, bet VFam ir viens spēlētājs šobrīd. Labi. 4 spēlētāji šobrīd. Tā mēs arī nevaram līdz galam vēl analizēt to. Labi, bet Turcijā spēlēs nākamajā sezonā arī Blūmbergs. Viņš gan ir mainījis komandu. Aizdītā sezona viņam Stambulā, Galtasarē rindās un arī Champions League fināls izdevās sasniegt to un spēlēt tur. Bet nākamajā sezonā viņš spēlēs Petkimā, Petkim Sport komandā, kurā pirms šīs sezonas spēlēja un savas pirmās tādas īstās leģendāra gaitas aizdīja Kristers Zoriks. Un ar Zoriku viņi tika plēsoņā un ceturtdaļfinālā tur zaudēja Feneram. Bet šajā sezonā Petkimam neveiksmīgāks sniegums, negatīva bilance un 11. vieta un netika pat plēnā, jo Turcija arī bija viena no līgām, kur bija plēna. Bet tā tad 11. vieta. Plēnam bija vajadzīga 10. Tātad Blūmbergs pāriet it kā tā pēc rezultātiem uz sliktāku komandu. Es gribētu teikt, ne tikai pēc tāda. Ne tikai pēc rezultātu, bet noteikti arī pēc statusa. Nevar salīdzināt Galtasarē ar Petkim. Bet es domāju, ka varbūt tas nemaz nav pats sliktākais scenārijs. Es domāju, pavisam noteikti nē, bet man tikai ir jautājums, jo es neesmu drošs, viņiem ir Eiropas nākamā sezona. Jo man liekas, pagājušajā gadā viņi bija Čempionu līgā, vismaz Viņi kvalifikācijā izgāja točs. kvalifikāciju un tika, bet Jā, šogad nē. 11. vieta tikai viņi nav nekur. Nē, vēl nav izziņots FIBA Eiropas kausa komandas. Varbūt, ka tur. Nu jā. Nu, tā kā tāds Ja, varbūt nosīt kluba ziņā tāds solis uz atpakaļ, bet es domāju, vispār vienkārši redzot to, cik svārstīgi bija tā viņa loma Galatasaray un arī
kas tur figurēja sezonas laikā, ka tur klubs vēlas no viņa atbrīvoties un tā tālāk. Tad, nu, es domāju, ka šeit viņam būs krietni lielāka loma un arī noteikti labs līgums. Nav tā, ka es domāju, ka viņš tur saņems divreiz vai trīsreiz mazāk nekā viņam bija Stambulā. Es domāju, ka tā summa varētu būt daudz maz līdzīga. Tā Jā, kā, vai pat lielāka, tikpat labi nu, arī. jā, tā kā Turcijā tur principā visi klubi ir maksāt spējīgi, ja vien tu neparaksti ar Pināru pagājušajā sezonā. Tad Ne, nu, tajā brīdī viņam šķiet, ka viņi ir maksātspējīgi. nu, tajā brīdī jā, bet nu, tur gadījās. Ne, nu, ik pa laikam Turcijā Šūts. gadās šie klubi, un tu nekad nezini, kurš būs nākamais. Nu, Bet Pētkim, tu, protams, ir jauns klubs, un tikai 13. gadā dibināts. Nevar vispār salīdzināt ar Galatasaray, piemēram, nu, kam tur ir vispār sena un bagāta vēsture. Bet nu, skaidrs, ka līdz ar to arī Pētkimam ir mazāk to sportisko sasniegumu un panākumu, jo vienkārši ir mazāks laika nogrieznis bijis, kur sasniegt. Bija un, pirms tam, no vēstures vēl bija arī pirms tam Pētkimā klubs, ko sauc Aliaga Pētkimu. Un zini, kurš tur spēlēja? no latviešiem Jā. uz sitienu nē. Kaspars Kambals 11. gadā pabeidza sezonu. Viņš bija. Viņš arī tur telekomā, starp citu, bija. Jā, jā, pareizi. Jā. Bet toreiz viņš bija atgriezies no diskvalifikācijas, un tad nē, jau kādu laiku bija atgriezies no diskvalifikācijas. Man liekas, ka viņš iesāka, ka tik ne Bulgārijā, Lukoila akadēmikā, un tad pabeidz tur. Un Kristaps Valters arī šķiet bija Turku telekom. Viņš bija Turku telekomā, jā. Jā. Bet nu, pagājušo Pētkims, ja atgriežamies pie Pētkima, tad pagājušo sezonu es paskatījos, jā, tad Turcijā. Nē, bet tā Champions League viņi tika ārā no kvaļa, un pēc tam tika pat tajā Round of 16. Tā kā labi nospēlēja priekš sava statusa, teiksim tā. Un, Un nu tā. arī tagad bez Bloomberg ir arī atgriezies Davids Efienadži, spēlētājs, kurš kopā ar Zorigu bija tajā 23. un 24. gada sezonā. Viņš toreiz bija viens no komandas līderiem, šķiet, tuvu 20 punktiem vidēji meta. Un palīdzēja komandai aizvadīt vienu no tādām labākajām sezonām klubu vēsturē kopā ar Zoriku. Taisīt tādu aizsargu duetu vadošo tajā komandā. Bet, nu, labi, atceramies, arī Zorikam tā sezona varbūt bija labāks sākums, tad bija trauma un neliels kritums, bet, nu, jebkurā gadījumā ļoti, ļoti solīda sezona, varbūt ne tā otrā puse tik laba. Un tāpat arī Janiks Franke no Bujuk Čekmeče. Es nezinu, vai es pareizi izrunāju šo komandu, Ujuk, bet čekmaka. nu, tie, kas līdzi seko Turcijas basketbolam, zina komandu, par kuru es runāju. Un, kas ir interesanti, tad no tās komandas arī pārcēlies jauns galvenais treneris. Čivgins šķiet pēc uzvārda bija šis speciālists. Uh, Kaut kur ap 40, 45 gadiem, man liekas, bija salīdzinoši jauns speciālists, ja es nekļūdos, man tā šķiet šobrīd. Un, nu, interesanti, jā, tā kā redzam, viņš jau ir. Uh, Es domāju, ka, ja viņš ir izraudzījies Bloomberg kā vienu no saviem pirmajiem starpsezonas papildinājumiem jaunā darba vietā, tad es domāju, ka viņa acis uz Bloomberg ir bijušas jau iepriekš. Es nedomāju, ka viņi ir varbūt pazīstami, tik tālu es neizpētīju, bet noteikti, ka, ja viņš ir viens no pirmajiem, tad noteikti ir bijis tieši pieprasījums no trenera parakstīt viņu un arī Janiks Franki. Nu, Nu, tas nevar jau kā. zināt, nevienmēr tas tā strādā. Nu, tikpat labi arī tas var būt GMs vai sporta direktors, kurš ir ievērojis viņu, un tad treneris saka, nu, jā, nu, ok, nu, labi. Man nebūs problēma ar viņu strādāt. Tā kā tā mēs nevaram Bet, apgalvot. okay, bet tas arī der, teiksim tā. Un, Jā. Jebkurā tā, gadījumā viens no pirmajiem parakstītiem, tas nozīmē, ka ar tevi rēķinās. jā, tā situācija varētu tur būt diezgan laba, un es domāju, ka arī statistiski vajadzētu būt kāpumam, un kas zina, iespējams, jau varbūt atkal labāka sezona, varbūt atkal kāds kāpiens uz augšu, bet nu, viņa sakrā gan jāmin tas, ka, manuprāt, Blūmbergs ir specifisks spēlētājs, tomēr daudziem treneriem ir kaut kāds konkrēts viedoklis par viņu, un tas specifisks, ko es ar to domāju, ir tas, ka nu, viņš ir tāds modernais, kustīgais, kurš tev var izplest laukumu, tur kaut kur var būt pasargāt grozu, nedaudz arī paspēlēt otrajā stāvā, tur tāds salīdzinoši atletisks, bet nav tas džeks, kurš varbūt tev visvairāk sitās, visvairāk iet caur kontaktu, un nu, tāds varbūt nu, drusku maigāks, ja tā varētu teikt. Bet, nu, zināmā mērā, ja kaut ko var pārmest bankai par šiem izlasē pavadītajiem gadiem, tad droši vien tas ir fakts, ka Blūmbergu viņš tā īsti neizmēģināja.
Nu, iemesli var būt Bet, dažādi, bet nu, sausais atlikums ir tāds, ka Džeks, kurš spēlēja ULB Eirokausā, kurš bija Champions League finālā, viņš nav izlases kandidāts uz Eirobasketu. Un, protams, no otras puses mēs arī varam saprast, ka ir viegli pateikt viņam nē, jo viņam nav tā līdzinājā pieredze izlasē. Un 4. numura pozīcijā jau tā ir pārprodukcija ar augstas kvalitātes džekiem. nu, tā ir viena lieta, bet tas, ko es esmu dzirdējis, nu, man gan nav nekāda tur absolūta ne pierādījuma, neko, ir tas, ka šķiet kādā brīdī, kad viņš tika saukts uz izlasi, viņš esot nolicis tur apmēram pašā pēdējā brīdī, un ka tas esot kaut kādā veidā sadusmojis tur gan treneru kolektīvu, gan varbūt kaut kur arī basketbola savienību, un ka tas esot tas iemesls, kāpēc varbūt arī viņš netiek saukts, un tas, ka ir bijuši šie te vairāk atteikumi. Tā kā tur varbūt es varētu pat kaut kur nedaudz aizstāvēt treneru bankī, nu, ja tev varbūt, es nezinu, es nevaru tā pilnvērtīgi aizstāvēt, jo es nezinu, cik ir iespējas dotas, bet, nu, piemēram, ja tev ir dotas 3 iespējas, 2 tu atsaki un 3 tu noliec pēdējā brīdī, nu tad, un it īpaši ņemot vērā to, ka mums tā pozīcija nebūtu nav tā nabadzīgākā, tad es varbūt varu kaut kur saprast to. Bet, un katrā ziņā vienīgā tāda super pozitīvā lieta šajā ir tāda, ka jau ar Igauņu kolēģi apspriedām vispār tos kandidātu sarakstus un vispār gan Latvijas, gan Igaunijas. Un es vismaz nonācu pie tāda secinājuma, ka cik iespaidīgi ir tas, ka mēs varam 25 spēlētāju sarakstā nepaņemt divus džekus no Turcijas Superlīgas un vēl Spānijas ACB līgas saspēles vadītāju. Un pat pirms 10 gadiem par kaut ko tādu domājot, tas liktos, nu, pilnīgs kosmosa svaiprāts. Un es nezinu, varat vēl kādu, varbūt, spilgtāku epitetu atrast šeit, lai aprakstītu šo situāciju. Jā, bet tas viss, protams, jāskatās kontekstā un skaidrs, ka Bet jebkurā gadījumā, pat jā, jā, tīri tāds sausais atlikums, kad pēc Latvijas status, basketbolā ir bijusi. protams, Kad Latvijas basketbolā ir bijusi tāda situācija, ka tev divi Turcijas superlīgas, un tās ir reāli, nu, objektīvi, manuprāt, divas top 2 līgas. Jā. top 2, top 3 točni. Tā kā, nu, tas ir tiešām ļoti, ļoti, ļoti iespaidīgi. Jā, jā. Bet, protams, ir arī fonā tā visa lirika, kas tiek vienmēr teikta, un kas ir arī patiesība par to, ka basketbola līmenis ir izlīdzinājies. Un mēs jau redzam, kāda spēlētāja ik pa laikam parādās tajā pašā ACB līgā un no kādām līgām tur nonāk un tam līdzīgi. Tā kā tas ir tāds, par to var diskutēt un par to var runāt. Un varbūt mums arī Es, ir tas es, es, jādara. tad, es tad Bet gribu iestarpināt īstenībā to, ko es tev jau teicu, ka turpmākajos 3, 4 fināla turnīros gaidiet Dānijas izlases kā melno zirdziņu. Bet labi, labi, neizpildīs. gaidīsim. Bet, ja par izlasi mēs sākām, tad par izlasi arī varbūt beigās noslēdzam, jo izlase sāka treniņus. Tu biji arī klāts to pirmo mēdījiem atvērto treniņu. Tur gan nebija klāti visi spēlētāji un arī treneri. Bet izlases kontekstā man šķiet, ka mēs varētu parunāt par to, cik spēlētāji mums ir cik bez līgumiem un vispār kādas ir skaidrības par nākamo sezonu izlases kandidātiem, tiem 25, kas ir nosaukti. Es varbūt nosaucu sākumā tos 10, kuriem ir līgumi. Tātad Rodions, Porziņģis, Dāvis, Dairis, Šmits, Aigars Šķēlē, Gražulis, Skuja, Ārtūrs Kuruts un Žagars. Par vairākiem varbūt ir kaut kādas jautājuma zīmes. Es zinu, ka tirgu, tagad jau Rodiona vārds vairs nav tirgu, bet bija tirgu. Cik es domāju, vai Skujas vārds ir joprojām tirgu arī? Es domāju, ka jā. Cik es Jā. saprotu, tas izpirkums nav super liels, tāpēc jautājums ir, līdz kuram datumam ir izpirkums. To es nezinu, bet ka tas izpirkums nesot tik liels, lai nebūtu tā, ka kāds nevarētu to Jā, samaksāt. līdz kuram datumam un kas būtu tā vērts, uz ko pašam Arī droši jā, vien jā. aiziet. Kas būtu kaut kāda tāda piedāvājuma. Un vēl droši vien, kas ar Žagaru, jo it kā Feners ar viņu rēķinās, par viņu nekādas ziņas nekur nekas nav bijis, ka viņi nerēķinātos, bet tā pašā laikā ir kaut kādas informācijas parādījušās, kas tā kā liek mazliet ieplest uz acis. Tas pats Kovļars, jā, tika pieminēts Fenera sakarā, pirms viņš parakstīja ar Budačņostu. Man uzreiz liekas, bāc, tad viņi tā kā nerēķinās ar Artūru vispār nākamajā sezonā, bet tā pašā laikā it kā publiski saka, ka rēķinās. Es
tu varbūt biji klāt, varbūt es kaut ko dzirdējis vairāk. Man nesanāca aprunāties ar pašu Arturu, tajā laikā runāju ar Kristēru Zoriku, kad bija mēdīņu dienas pieejamība, bet pēc tam noklausījos ierakstu no Žagara, un tas, ko es dzirdēju, bija tas, ka viņš teica, ka tuvākajā laikā būs kaut kāda lielāka skaidrība. Tā kā gaidīsim, un es Nē, domāju, nu, ka tas nozīmē, ka nav skaidrība šobrīd. Nē, Projām ir šobrīd atvērts nav. jautājums. Šobrīd nav. Jā, ka tas ir atvērts jautājums. Jo, lai arī viņš, lai arī viņš izteicās nu, ļoti atzinīgi par to savu sezonu, ka tomēr tāda organizācija uzvarēt visu, kas ir iespējams pie tāda trenera ar tādām prasībām un tādā līmenī. Bet nu, es nešaubos, ka viņš grib spēlēt vairāk. Nē, nu tev 25 gadi, nu, tev ir jāspēlē tagad. Nu, ja tu esi turks, tad tu vari tur nosēdēt visu savu karjeru Fener rezervē, bet tu jau esi ārzemnieks. Nu, tu jau nosēdēsi Fener rezervē, kā Fener apdrošināšanas kaut kāds asets, bet nu, ko tu pēc tam darīsi? Nu, tā. Starp citu, es gan neticu, ka tāds variants varētu piepildīties, bet es domāju, ka Artūrs Žagars labi iedarētos Baskonijā. Mēs jau ticam daudzām lietām. Nu, Nu, nē, es saku, es neticu īsti, ka tāds variants piepildīsies, nu, viņiem bet tur pilns ir. rekur, Viņiem ir Forests, nē, Baldvins, Hovards. bet rekur Forests un nu, kā četri aizsargi tev būtu. Un Luvavu Kabaro tur vairāk tāds varbūt trešais. Un tad tev ir divi, varbūt tādi, tev ir divi tādi fiziskākie aizsargi, Kamārs Baldvins un Trents Forests, un tad tu viņus sapāro kopā ar Žagaru un Hovardu, kas ir divi atkal tādi. Nu, nu, nedaudz mazāk, varbūt ne tik izteikti fiziski aizsargi. Lai gan Hovards arī varbūt nav tas, nu, viņš vienkārši ir īsāks, teiksim tā. Viņš ir īsāks, viņš ir maziņš, bet viņš ir bulīts. Nu, tāds Jā, normāls jā, fizisks jā. džeks. Bet es izteikšu vienu hot take, ka, ja Banki kļūs par Baskonijas treneri, tad Žagars nespēlēs tur. Tomēr tik traki. Nu, es domāju, ka viņš meklēs kādu lielāku aizsargu, kādu lielāku spēlētāju ar pieredzi Eirolandā. Viņš neņems līdzi spēlētāju bez pieredzes Eirolandā. Viņš, Nu, tādas bez nu, tādas pamatīgas pieredzes, jo kā Banki spēlēja pret Žagaru, viņš ļoti labi pazīst viņu. Pajola laikam bija tas, jā, kur bija jā, klāt un pa visu laukumu presēja. Es starp domāju, ka citu, viņš zina pietiekami labi tās Žagara vājās vietas. Varbūt Pajola, arī man liekas, arī, starp citu, joprojām ir ar iespēju izpirkt, vai arī viņam ir beidzies līgums, bet jebkurā gadījumā viņa vārds kaut kur, vismaz kurš Itāļu izpirks mēdī, Pajolu? nu, banki uz Nē, nu Baskoniju. beidz. Nē. Bet es saku, tiešām viens no tādiem labākajiem perimetra aizsargiem Eirolandā. Un Nu, plus vēl viņš labi. to trīs punktu metienu liek klāt. Nu, tā kā ar katru sezonu liek klāt. Un es domāju, ka tas ir spēlētājs, kuru mēs redzēsim ilgus gadus Eirolandā. Lai, Jā, lai, Itālijas klubos. vai viņš patīk, bet viņš ir ok. Nu, tā kā, Nu, nu, Itālijas klubos, jā. es, nu, ja Markus Piso varēja spēlēt Saragosā, vai kur viņš bija, tad es domāju, ka arī pa Jolu var. Spīsu nebija arī Kazaņā, vai nē, vai kurš bija? Arī bija, jā. Nu, Pisu bija. Tā kā, ja Markovs Pisu var, kurš nav īsti tā Eirolandā spēlējis, manuprāt, tad pa nu, jau atkarīgs, kas noteikti. tāda aģents ir varbūt arī. Jā. Labi, parunājam par tiem spēlētājiem, kuriem nav līgumi, un tādi ir 15 no kandidātiem. Tātad Ojārs Ciliņš, Mareks Meijeris, Arts Sate, Klaus Čāvārs, Rihards Lomašs, Mārtiņš Laksa, Mārcis Steinbergs, Kristaps Čilps, Kārlis Šiliņš, Toms Leimanis, Andrijs Miška, Kristers Zoriks, Rodijs Mačoha, Werners Kochs, Ričards Daniels Vānaks. Nu, un noteikti vēl varam pieminēt arī tos, ko jau pieminējām, Andrzejs Pacečņiks, kurš izlases kontekstā varbūt vēl parādās. Tomēr mums jauns treneris būs un viss, kas var mainīties. Nu, noteikti varbūt arī Ingus Jakovičs varētu būt aktuāls kā tomēr izlases līmeņa spēlētājs. Bet nu, jā, ko tu esi dzirdējis? Varbūt izlases kontekstā tie tādi skaļākie vārdi varētu būt Zoriks, Lomašs, Meijers, Šiliņš, Steinbergs. Ko tu esi dzirdējis par šiem čaļiem? Godīgi sakot, tieši par šiem es neesmu dzirdējis neko daudz. Esmu dzirdējis par diviem jaunākiem spēlētājiem, par Kristapu Čilpu, par Andriju Mišku, ka viņi tiekot piedāvāt polijas klubiem. Nu, es dzirdēju, ka Pagaidām. piedāvāja, bet nesaņēma atbildi pozitīvu. Jā, nu, jā, tas būtu viens. Bet runājot par tiem nosauktajiem, nu, es domāju, ka Mārcis Steinbergs
Neraugoties uz to, ka viņam nav Spānijas pilsonība, viņš tāpat ir aktuāls Spānijas klubiem. Un es nezinu, vai es to nosapņoju, vai es to kaut kur varbūt dzirdēju, jo tagad man nenāk prātā, no kurienes tas nāca, bet bija kaut kādas runas par kaut kādu atgriešanos Gran Canarijā. Jā, jā, jā. Tāpēc, ka Gran Canaria spēlēs Champions League. Un gan Gran Canaria, gan Mursija ir pieminētas, kā iespējamās, nu, kas ir kaut kur parādījies, kā iespējamie Mārča nākamie pieturas punkti karjerā. Tā kā, jā, nav izslēgts, ka viņš arī varētu atgriezties. Mursija spēlēs Champions League kvalifikācijā, bet, nu, Gran Canaria ir pa taisno jau iekšā. Bet, nu, Mursija ir, manuprāt, tas klubs, kuram vajadzētu pārvarēt Champions League kvalifikācijas. Skaidrs, ka tur ir viena spēle un viss, kas var gadīties, bet, nu, noteikti viena no favorītiem, lai iekļūtu grupā. Uh, Rihards Lomačs, manuprāt, varētu būt viens no tiem spēlētājiem, kas varētu visilgāk iespējams būt bez līguma un varbūt kaut kādā veidā, nu, negluži atdarināt Žagara pasaules kausa stāstu, bet kaut kur sekot tam līdzi un mēģināt tieši caur izlasi nopelnīt labāku līgumu, jo, nu, es domāju, tas visiem ir skaidrs, ka viņiem būs liela loma. Un viņš būs viens no vadošajiem aizsargiem Latvijas izlasē. Un, ja izlase tiks tālu, es domāju, arī viņa tā vērtība kaut kur varētu uzkāpt. Nu jā, jo tagad pēc šīs sezonas droši vien tā vērtība nav tik augsta, kā viņš pats gribētu. Īstenībā viena komanda, kur es viņu varētu redzēt, bet es domāju, ka viņam pašam tas varbūt nebūtu interesanti, jo viņi finansiāli nevar atļauties tik daudz samaksāt. Ir komanda, kas ir iepriekš par viņu interesējusies, Lietkabels, un tur būtu arī Eirokaus. Tur viņam būtu liela loma noteikti. Viņi gan tagad paņēma atpakaļ vienu amerikāņu aizsargu, kas bija iepriekš tur spēlējis, tagad izkrīt no galvas vārds, bet nu Kovļers ir prom. Man liekas, ar Dovbiču Kauska arī viņi pagarināja līgumu. Bet, nu jā, tā nav tā maksātspējīgākā komanda, un jautājums, vai pašam Lomažam tas ir interesanti, bet, nu, tev ir Eirokaus. Tā, kas mums vēl bija, nu, Kristers Zorigs, par viņu mēs jau runājām, ka viņš varētu būt interesants Jānim Gailītim. Jā, nu mēs esam viņu jau esam ieskaitījuši, man liekas, Gailīšu Strasbūrā, bet nu, redzam, ka tur laikam parādās visādi citādi vārdi, un tā skaitā rūkī no koledžas, no koledžām vai pēc koledžām pievienojas, bet nu, Zorigs tā arī nav, es nezinu. Tu esi kaut ko vairāk dzirdējis? Tagad, kad mēs pirms 3 dienām runājām mēdī dienā, nu, tad nu, viņš pats teica, ka viņš nav nesot ar aģentiem runājis pēc sezonas īpaši daudz vismaz šajā brīdī, un arī pagaidām ir bez līguma un baigi neko nezināja, vai arī varbūt izvairījās teikt par kaut kādiem variantiem. Bet nu, es domāju, ka tas noteikti būs pieprasīts vārds, un es domāju, ka viņam būs līgums jau līdz izlasēji, tāds, kas apmierinās viņu, jo nu, arī publiski tagad izskanēja tā Žalgiris interesi par viņu. Tā kā skaidrs, ka varbūt tas bija tajā brīdī, kad viņi mēģināja tur lāpīt kaut kādus robus, un tas tirgus varbūt nebija tik plašs tajā brīdī, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā tas ir tikai laika jautājums, līdz Kristers Zorigs nonāks Eirolīgā, jo nu, tiešām viens no tādiem Laika vairs nav daudz, 98. gads, 27 gadi. Bet, nu, Rodions jā, tagad atgriežas Eirolīgā. mēs jau iepriekš esam par šo runājuši un teicām, jā, ka mēs abi redzam viņu Eirolandā. Nu, nu, es domāju, ka tas nav nekāds ne strečs, ne hot takes, bet tas ir viens no labākajiem pick and roll operētājiem ārpus Eirolandes. Un to vienkārši parāda arī statistika. Es zinu, kā Zorika saistībā man ir kaut kāds neliels pārdoms par tādām dzīves taisnībām un netaisnībām. Jo vakar parādījās ziņa, ka Žalgiris piesaistīs Modolo. Nu, un man par to pēc tam radās tāds neliels pārdoms, jo pēc spēles līmeņa es pilnīgi redzu, ka viņa vietā varēja būt Zoriks. Mierīgi, bet viens ir pasaules čempions un ar plašu Eirolandes pieredzi. Otram tādas iespējas nav bijušas. Un tu ieliec Modolo tādā, piemēram, Leportela komandā Francijā, viņš noteikti nebūs nekāds lielāks glābējs par Kristaru šajā sezonā. Bet nu, tā realitāte ir skarba. Ja tu piedzimsti zemē, kurā nav sava Eirolandes kluba, tu netiec pie šīm iespējām agrā vecumā. Nu, un tad tu mocies tur pie Eiropas vidusmēra klubiem, kamēr tiec, ja vispār tiec pie iespējas kaut kādā augstākā līmenī. Nu, un vēl viens šāds spēlētājs ir Aizēja Vonks,
kurš, nu, vispār redzot to, ko viņš gan darīja Eirolandā, gan tas, ko viņš darīja Lietuvas fināla sērijā, praktiski nedarot neko. Labi, tur arī, protams, specifisks treneris, kurš mēdz uzmest lūpu un nedot iespējas, bet Vonks tika parakstīts pēc tam, kad Leportela nepalaida Zoriku, un Vonks tagad bija atalgots ar līgumu uz vēl 2 vai pat 3 gadiem, uz tādu ilgtermiņa līgumu. Jā. Nu, tā kā tu saproti, uz ko es velku, nu, ka, ja Leportela iespējams būtu palaiduši par to izpirkumu, kas tika norunāts, iespējams, tas ir, protams, nu, ne gluži vēlmi domāšana, bet kā būtu, ja būtu, nu, varbūt Kristeram tagad būtu ilgtermiņa līgums ar Žalgiru. Bet nu, mēs esam piedzimuši Latvijā, kur nav sava Eirolandes kluba. Un, nu, tādējādi mēs esam tur, kur esam. Mums tas ceļš līdz tādam augstākiem līmenim ir stipri citādāks. Un nevienmēr rezultatīvs. Nu, ja tā Eirolandes skaitās rezultatīvs iznākums. Man arī tikko, starp citu, ienāca prātā, nu, tu pieminēji tos pāris spēlētājus, kas tādi varbūt vistuvāk izlasē ir vai reāli tajā iekšā. Nu, šķiet, Ojārs ir starp tiem spēlētājiem, kas sliecas palikt Polijā. Tā varētu būt. Jā, jā, jā. Es domāju, ka tur drīz būs līgums. Un tad vēl viens tāds džeks ir Mareks Meijers. Kurš paliks Nu, Polijā? nē, tieši tikko ienāca prātā komanda, kurā, manuprāt, viņš ļoti labi derētu. Lai gan atkal tur mainīsies treneris un jautājums, cik ļoti viņi saglabās to savu kaut kādu pēdējo gadu identitāti, bet tā varētu būt Trento. Tas varētu būt Eiropas, tur, kur viņš jau ir spēlējis, sevi labi apliecinājis. Un, es redzu, ka viņš varētu palikt Eiropasā. Es nezinu, nu, kur tu redzētu viņu. Tur, kur maksā vairāk. Nu, arī fakts, jā. Jā. Tā kā varbūt tad pat ne Trento, bet Varbūt Rumānija. Podgorids Budušnos. Varbūt Rumānija. Varbūt Rumānijā Varbūt arī. Polija. Mēs jau nezinām to viņa šī brīža vērtību tirgu. Nu, kā uz viņu skatās. Jo, nu, zin kā, atkal, ja tu esi leģionārs, tu vari būt ļoti labs melnā darba darītājs, bet kaut kādā brīdī nu, tev ir vajadzīgi kaut kādi cipariņi, ko likt galdā, lai pretī pielīdzinātu kaut kādu atalgojumu ciparu. Nu, un tad tas droši vien varētu būt, tas varētu būt šajā karjeras brīdī arī kaut kāds aspekts, kas jāņem vērā, lai tiktu pie līguma, kādu tu vēlies. Nu, es domāju, finansiālā ziņā. Un tad tev varbūt jāizvēlas starp zemāku līmeni un lielāku līgumu nekā nu, tāpēc, ka vienkārši tajā augstākajā līmenī tev, ja vispār kāds piedāvā, tad piedāvā mazāk naudas. Tad mums vēl ir Kārls Šiliņš. Jā, nu, mēs viņu arī gribējām, nu, es viņu gribēju uz Strasbūru aizsūtīt mūsu pēcsezonas apskatā. Bet, nu, starp citu, redzot, arī izkrīt tagad no galvas tas 5. numuriņš, Andersais, ko viņi parakstīja. Nu, tāds Kaila super Hainz jauno versiju. fizisks džeks no Brīgēm Jānga universitātes, kurš nemet īsti, bet, nu, ir atlēts un super fizisks. Nu, es redzētu, ka Kārls Šiliņš viņam var būt blakus. Jā, jā, noteikti, noteikti. Lai gan viņi vēl paņēma, man liekas, metošu 4. numuru no Gonzagas. Nu, bet tas jau nekas. Ja tev Nē, nē, bet, nu, to pozīciju arī vajag dažādas. vispār, jā, nu, Divas. un arī tas, ko mēs ar tevi runājām, off the record, teiksim tā, ka vismaz pagaidām tie oficiālie Strasbūras izziņotie papildinājumi ir lielākoties pirmgadnieki. Tad, un ņemot vērā to viņa algu budžetu, tad, nu, es redzētu, ka tur ierakstās gan Zorigs, gan Šiliņš. Jā, nu, es nedomāju, ka divi latvieši tiks Nebūtu slikti. pieļauti. Nebūtu slikti, jā. Jā, nu, es pat nezinu, kas vēl tur no tiem, kas ir brīvie aģenti. Un ir Latvijas kluba pārstāvji. Nu, Divi Latvijas Valmieri. jā. Es dzirdēju, ka Mačoha tuvojas līgumam ar kādu klubu. Nu, es, godīgi sakot, dzirdēju, ka viņam jau ir līgums. Nu, jā, nu, ok. Tuvojas izziņošanai. Jā, tā būtu precīzi. Galvaspilsētas klubs. Nesauksim krāsu, laikam. Nu mēs varam saukt krāsu, varbūt. Rozā klubs. Nu, jā, jā. Jā.
Īstenībā interesanti gan par Arti Ati, gan par Werneru Kohu. Uh, Kur viņi varētu nonākt? Abiem, nu, Koham es ticu vēl, laikam, ka viņš varētu kaut kur aizbraukt. Par Ati es domāju, ka drīzāk nē, tomēr arī pieklājīgs vecums, bet, nu, kas zina, varbūt kaut kur, kaut kur kaimiņos. Varbūt, jā. Piena zvaigznes gan jau vairs nepastāv. Līdz ar to tāds mums tepat kaimiņos klubs, kas ļoti labprātīgi nodarbināja latviešus, nav vairs. Nu, šo sezonu nebija neviena latvieša Lietuvā. Un starp citu, es nezinu, es nezinu, vai tas ir tāds labs veids, kā ievilkt klausītāju, bet klausoties mūsējos ārzemēs, jūs varat uzzināt, kur pieno zvaigznes leģionāri brauc pēc marihuānas. Jā, labi. Es domāju, ka ar šo brīnišķīgo kaceklīti mēs arī varam noslēgt mūsu pirmo sanākšanu. Aptuveni stundas garumā esam aprunājušies par aktuālo Latvijas basketbolistiem aizdītajā nedēļā, un atgriezīsimies pie jums arī nākamajā nedēļā. Tā, pagaidi, īstenībā man ir atvaļinājums, tā kā es tagad plānoju, bet nē, nu, izskatās, ka es varēšu šajā nākamajā nedēļā arī pieslēgties, un mēs atkal varēsim šo ierakstīt. Tā kā visiem paldies, kas skatījās. Noteikti piesakojiet, kur to var piesakot, un tad jau nepalaidīsiet gariem arī nākamo epizodi. Un paldies tev, Kristian! Tiekamies nākamreiz! Paldies, Andrej!